Raidījums tapis pateicoties Latvijas zemi mīlošiem cilvēkiem un uzņēmumiem. Darbs ir vienīgais līdzeklis un vienīgais ceļš, kā tu vari paglābt un saglabāt savu pašcieņu. Šos vārdus pagājušā gadsimta sākumā ir teicis viens no Latvijas valsts prezidentiem Kārlis Ulmanis. Kārlis Ulmanis emigrācijā pavadītajā laikā Amerikā iedvesmojās idejai, ka Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Viņš sāka par to rakstīt presē un popularizēt šo ideju. Rezultātā Latvijā mazpulki tika nodibināti 1929. gadā. Mazpulki tika dibināti ne tikai laukos, bet arī pilsētās, gan pie pamatskolām, gan pie vidējām mācību iestādēm. Dalībnieki mācījās mājturības pamatus, mājsaimniecības darbus, iepazina tehniku, kopa izmēģinājumu lauciņus, nodarbojās ar sportu un māksliniecisko pašdarbību. Atjaunojot Latvijas valstiskumu, atjaunojās arī Latvijas mazpulki, kas šodien ir Latvijas lauku jaunatnes saliedējoša organizācija ar stiprām saknēm un tradīcijām. 12. decembrī Jaunmārupē notika dārzeņu audzētāju gada noslēguma seminārs. Arī šogad izaudzētos dārzeņus mazpulcēni nodeva zemnieku saimniecībai Ezerkauliņi. Kopumā mazpulcēni ir nodevuši gandrīz 21 tonu dārzeņu. Pasākumā tika apspriesti dārzeņu nodošanas rezultāti un diskutēts par nākotnes sadarbības iespējām un projektu turpināšanu 2013. gadā. Latvijas mazpulki uzsāka sadarbību ar zemnieku saimniecību Ezerkauliņu 2006. gadā. Un tas bija toreizējā zemkopības ministra Mārtiņa Rozes ierosinājums, jo ir ļoti svarīgi rādīt bērniem jau no 7-8 gadu vecuma, ka Latvijā dārzeņus var audzēt efektīgi, gudri, arī lielos daudzumos un arī pārdot mūsu pašu tirgu. Protams, mazie bērni sāk ar maziem daudzumiem, lielie jau vairāk, bet mēs katrā ziņā mācāmies mūsu lielo veiksmīgu uzņēmēju pieredzi. Ar ko šis gads atšķiras no iepriekšējiem. Tātad šis jau ir 7. dārzeņa audzēšanas gads. Mēs esam tikuši galā ar 5 kultūrām – sīpoli, kāposti, kartupeļi, burkāni, galda bietes, un šogad atkal ir sīpolu gads. Bērni ir visai aktīvi, bet, godīgi sakot, jāatzīst, ka cena lielajā tirgu ir tik ļoti zema, ka dažiem bērniem zuda interesi nodot savu izaudzēto produkciju Ezerkauliņiem, un viņi atrada kādu citu tirgus iespēju, vai savā skolas ēdnīcā, vai vietējā tirdziņā, bet tas arī, protams, ir labi. Bet, lai nodotu lielajā tirgu, acīm redzot, mums ir jāveido kāds šodien arī šī semināra uzdevums domāt, gudrot, kā bērnus stimulēt, kā to mūsu sadarbību uzlabot, lai bērni vairāk varbūt arī piedalītos šajā lielajā tirgu. Mazpulki Latvijā sastopami ikvienā novadā. Jaunieši tiekas sporta pasākumos, konferencēs, projektu fórumos, sanāksmēs un nodarbībās, bet galvenā aktivitāte ir zemkopība. Savu zināšanu, prasmju un iemaņu attīstīšanu kopjot zemi un realizējot izaudzēto produkciju. Vasaras lielais notikums ir nometne Visu daru ar prieku. Jau daudzus gadus mazpulku kustību atbalsta arī Zemkopības ministrija. Es uzskatu, ka mazpulku kustība ir ļoti svarīga valstī. Un Zemkopības ministrija to jau pierāda vai norāda. Mums sējējā ir speciāls balvas, sējējā balva mazpulkiem, kur tiek apbalvoti labākie mazpulcēni kopā ar viņu skolotājiem. Un man šķiet, ka šī ir tā darba audzināšana, kas mums laukos ir nepieciešama. Un man bija pagājuši gadu vai šī gada sākumā tikšanās ar mazpulcēniem, kuri jau ir izauguši, kuri studē lauksaimniecību, kas turpina iesākt to skolā. Un šeit es gribu uzteikt skolotājus, kas ar tādu aizrautību organizē mazpulku darbu. Un arī pašus bērnus. Es gribu uzteikt arī Ezerkauliņu, saimniecību Ezerkauliņi, kas no bērniem pērk produktus izaudzētos un liek pie saviem produktiem. Un cik es zinu, mazpulcēni katru gadu ir savs produkts, ko audzē mazpulcēni. Un tad ir sacensība, kurš vairāk un kurš labāk. Un es esmu redzējis arī mazpulku lauciņus.
Tā kā vislielākā cieņa un atbalsts no manas puses mazpulcēnu kustība, un mēs turpināsim Sējējā katru gadu apbalvot labākos mazpulcēnus. Nākošodien arī tā kā mazpulcēniem aicinu audzēt savus produktus un sacensties savā starpā un izdomāt varbūt kaut ko jaunu, sākt zinātniskos savus pētījumus. Liels prieks par mazpulcēniem, patiešām. Mūsu tā kā moto būtu, ja Latvijā audzētu produkciju, tirgot Latvijas patērētājiem, un mēs esam vienmēr iestājušies par to, ka atbalstīt Latvijā izaudzēto, un šeit ir ļoti uzskatāmi redzams viens no ļoti labiem tādiem paraugiem, kad jau no bērnības cilvēki Latvijā dzīvojušie mazie pilsonīši, viņi jau piedalās šajā procesā, viņi saprot, ko nozīmē izaudzēt un saprot, ko nozīmē pārdot. Un tādēļ mēs arī pēc iespējas cenšamies atbalstīt gan mazpulcēnus, gan ar naudiņu, gan ar, teiksim, morālo atbalstu. Un mums ļoti patīk, ka mazpulcēni arī paši ir ļoti rosīgi un darbīgi un cenšas arī paši atrast savus produkcijas noieta tirgus, kas tiešām priecē. Praktiski pirms gadiem 7 kopīgi ar Zemkopības ministriju, toreiz ministrs bija Mārtiņš Roze, un Latvijas agronoma biedrība tika arī uzrunāts Kurzemes sēklas, vai gribētu šādu sadarbību. Jā, un Latvijas agronoma biedrība redzēja šajā sadarbībā sākot no skolas, tālāk jaunais zemnieku klubs, tālāk īstie zemnieki, audzētāji šādu pēctecību. Un Zemkopības ministrija šo ieceri atbalstīja, un tā radās pirmais projekts, toreiz audzējām 2 šķirņu kāpostus, un viss tas aizgāja, bet galvenais bija, ka ar Zemnieku saimniecību Ezerkauliņi tika slēgti līgumi pār izaudzētās produkcijas uzpirkšanu, un tas jau ir tā saucamais mazais bizness. Un kad jau no skolas sola tu jūti, ka tava izaudzētā produkcija, tātad kādam ir vajadzīga, kad viņu var pārdot un tev ir iespējas nopelnīt. Un ka nav tā vienkārši tikai dzīvot laukos, nu tur šo to darīt, nedarīt, bet ka lietderīgi vasarā var izmantot savu darba spēku, pavadi laiku, un tev ir tomēr par savu izaudzēto produkciju savs prieks, jo tie bija skaisti šie prezentācijas pasākumi, kad tika lielākais burkāns vai smagākā kāpostu galva, kas izauga, tāpat līdzīgi ar sīpoliem, līdzīgi ar galda bietēm un ar citām kultūrām. Un šis pasākums izvērtās tiešām lielisks, un šobrīd, ja Ezerkauliņi var nopirkt no mazpulcēniem vairākus 10 tonnas dārzeņu produkcijas, tas ir šo visu gadu darba rezultāts. Un, ja mazpulcēni sākot no 5. klases, varbūt to dara līdz 12. klasei, un pēc tam es domāju, ka arī tālāk ir radīta šie vēlme aiziet mācīties varbūt uz lauksaimniecības universitāti un tālāk šīs zināšanas papildināt, lai varētu pēc tam darbu turpināt savu vecāku zemnieku saimniecībā, tas tomēr ir ļoti liels ieguvums mūsu tautai. Latvijas mazpulku vērtības ir vispār cilvēcisks, un šajā nihilismu pilnajā laikā veido iespēju augt stabilam un vērtībās orientētam cilvēkam. Pirmā mazpulku vērtība ir labi padarīts darbs. Kaut visvienkāršākais. Sākot ar ideju un plānošanu un beidzot ar darba izvērtējumu, vai strādāts ar peļņu vai zaudējumiem, un tā ir laba mācība, kuru apgūst katrs mazpulka dalībnieks. Otrā vērtība ir izpratne par demokrātiju. Veidojot savu mazpulku sabiedrisko dzīvi, mazpulka dalībnieki mācās uzklausīt citu, pieņemt lēmumus, vadīt, organizēt un meklēt dažādus problēmu risinājumus.
Trešā vērtība ir latviskums un valstiska pašapziņa. Latvijas mazpulku bagāto vēsturi mazpulcēni iepazīst gan lasot grāmatas, gan klausoties mazpulku vecbiedru stāstījumus. Tas palīdz saprast, ka Latvija ir vienīgā vieta uz pasaules, kur skan latviešu valoda un kur dzīvo ļaudis, kam ir katram sava tautas dziesma. Ceturtā vērtība ir sakopti Latvijas lauki. Mazpulcēni nāk no tās daļas, kas nav Rīga, jo Rīgā nav neviena mazpulka. Mazpulki realizē vides projektus, piedalās lielajā talkā, sakopja aizmirstas aizlaistas vietas. Tā kā mazpulki ir visā Latvijā, kopīgi tiek izdarīti lieli darbi. Mazpulkos īpaši tiek domāts arī par veselību, kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai tēvzemei Latvijai. Es esmu no Alūksnes novada, un man ir 14 gadi. Es audzēju jau 3. gadu. Kad es dabūju 2. vietu, man bija pārsteigums. Es te tik daudz neizaudzēju, bet man labi veicās. No manas ģimenes piedalās brālis, kas audzē, un otrs brālis, kas jau beidzis ir audzē, jo viņš jau pieaudzis. Kuriozie gadījumi, protams, ir, manuprāt, tie pirmkārt, kuros neizaug nekas, jo bērni paziņo, ka vai nu govs ir izbradājuši lauku vai apēduši kādi citi lopiņi. Bet, protams, ir arī skaistie gadījumi, kad bērni nes uz izstādi lielus skaistus kartupeļus, nes lielas kāpostgalvas, un arī šogad lielākie sīpoli šķiet, ka bija 0,5 kilogramu smagi. Un tā kā ir daudz interesantu gadījumu un daudz jauks pieredzes, un bērniem patīk. Nav tā, ka lauki nomoka viņus. Mazpulcēnu vidū ir tie bērni, kur priecājas par to, ka dzīvo laukos, ka var ēst veselīgas dārzeņus, ka var elpot svaigu gaisu un sūtīt rīdziniekiem savu izaudzēto. Mēs redzējām tā, ka praktiski visvieglāk izrādās ir izaudzēt galda bietes, ja? Jo tām varbūt mazāk ietekmējoši laika apstākļi, tāpat tomēr vieglāk ir šī novākšana, kopšana, lai gan bieša ravēšana ar tāpat jau savu darbiņu prasa. Bet pārējām kultūrām varbūt arī bija vienkāršāk audzēt kartupeļus, jo tur varēja palīdzēt varbūt ar arkliņu izrušināt, un arī nebija daudz tādu cīņu pret kaitēkļiem, pret slimībām, ja vienīgi lakstu puvi. Bet tā kā galda bietes bija tiešām viss tāds iecienītākā kultūraugs, un kuru tomēr arī jau gadiem, šķiet, ka pirms 4 gadiem mēs audzējām galda bietes, un turpina audzēt, un ir tiešām mazpulcēni, kuri nodod vairākas tonnas, un apmierināti, protams, cenas nav augstas, ja? Jo šodien zinām, kāda ir vispārējā cenu politika, un it sevišķi, kas attiecās uz dārzeņiem, bet tomēr šī ir garantēta samaksa, to, ko iegūst šis bērns, vai viņš viņu atdod varbūt skolas virtuvē, varbūt pārdod vietējā tirdziņā, varbūt izmanto kaut kādai labdarībai, kā dažas mazpulki to dara. Bet gandarījums, ja tu esi izaudzējis produkciju, ka garantēti, ka kādam viņa ir vajadzīga. Gads ir noslēdzies, raža iegūlusi pagrabos vai nonākusi uz kārumnieku galda. Mums ikvienam Latvijā jāmāk novērtēt mūsu pašu zemē augušo dārzeņu garšu un jāmāk cienīt darbu, ko zemnieks iegūda, lai izaudzētu ražu. Es, protams, izvēlos Latvijā ražotu preci, jo man tiešām garšo Latvijas zemenes, man garšo Latvijas āboli, un man ir prieks, ka mums Latvijā tomēr ir diezgan daudz audzētāju. Tikai varbūt tā žēl, ieejot veikalos, lielveikalos, ir sevišķi, ka tā Latvijas prece mums tā kā pazūd plauktos. Novēlējos pilsētas bērniem, ejiet uz Rīgas tirgu un ejiet uz veikaliem un meklējiet Latvijas preci. Pērciet to, kas izaudzis Latvijā, jo tajā ir mūsu pašu enerģija, mūsu pašu zemes spēks, mūsu pašu labās domas, un tās noteikti palīdzēs dzīvot, uzturēt stipru veselību un arī dušīgi strādāt. Latvijas nākotne ir jaunatne. Latvijas nākotne ir darbu mīloši cilvēki.
Nekad nevienos laikos neviena valsts nav varējusi pastāvēt bez patriotiskiem, darbu protošiem un darīt varošiem cilvēkiem. Mazpulki ir Latvijas nākotnes šūpuls, organizācija, kas audzina Latvijas nākotnes lauksaimniekus ar atbildību pret savu zemi, Latviju. Sirsnīgi pateicamies par atbalstu raidījuma tapšanā. Sijau Kurzemes sēklas, biedrībai Latvijas mazpulki, Latvijas sēklaudzētāju asociācijai, LPKS Viļāni, LPKS Māršava, Brocēnu novada Sijā Rāvas, Strāzdes pagasta Talsu novada zemnieku saimniecībai Mežvidi, Sijā Pēnkule, zemnieku saimniecībai Mazšķeltņi, Pēnkules pagasta Dobēls novads, zemnieku saimniecībai Mazbaldonas, Pēnkules pagasts Dobēls novads, zemnieku saimniecībai Mucenieki, Alūksnes novads, Trapenes pagasts, zemnieku saimniecībai Saules, Priekulas novads, Bunkas pagasts.